kāpēc mēs nevaram tā kā Trumps, kāpēc, tikai tāpēc, lai pamaisītu kaut kādu, nezinu, šito te, tā kā vispār likās tā kā akls būtu, ka tu neredzi, tu neredzi, kas notiekās, tā. Bet viņš ir šaumens reāli, viņš ir pats šaumens un, man liekas, viņš pats putojas reāli visā tā, ko viņš dara. Jā, bet tam ir reāls sekas apakšā. Un tas, ko es bet tam ir reāls sekas. Tā viņa influence ir tik liels, tik spēcīgs, kad, kā mēs sākam pat ieklapojoties, tas jau kādā kalibrā var izmainīt. Finanses, tad ko te vēl ar visu pārējo pasauli? Neiet runa, zin kā, finanses tas vēl būtu mazākais, bet reāli pa lielam ir tā, ja šeit sāksies karš, tad pa lielam es uzskatu, ka liels lāču pakalpojums ir no Trumpa puses. Viņš ir crazy vienkārši. Un tās ir tās reālās sekas, ar kurām mums nāksies sadzīvot. Tikai tāpēc, ka tur ar to tā kā, ir, kas to tā kā redz un tikai negrib atzīt, un ir tie, kas to vienkārši redz un saprot, ka šaizi. Es nezinu, es tā, ka kādreiz, ka bišķiņ tā aizdomājos, te pašā, es nezinu, kā justies, pieņemsim, Ukrainas karavīriem, ja, kur